Manuprāt, šī rudens koncerts iezīmēsies ar divām skaistām un arī svarīgām lietām. Mēs mēģināsim rādīt gan sev, gan mūsu mīļajiem klausītājiem un arī mūzikas interesantiem, kas pašlaik ir aktuāls latviešu koru muzikā, kādas ir tendences mūsu kora attīstībā vai ar ko mēs pašlaik dzīvojam, kā muzika pašlaik rakstās mūsu komponistiem, kā rodas jaunas idejas. Un man liekas, otrā ārkārtīgi skaistā lieta šajā koncertā būs, ka mēs atkal vienreiz pēc ļoti ilgiem laikiem mēs ar Kasparu satiksimies vienā koncertā un nodiriģēsim kopā vienu koncertu, kas īstenībā, kā jau varbūt klausītāji ievērojuši, ir nevisai bieži parādība beidzamajā desmitgadē. Šis ir tāds mēģinājums caur atslēgas caurumu ieskatīties tajā, kas latviešu koru muzika šobrīd ir. Un, protams, ka šis ieskats ir nepilnīgs, jo mūsu apcirknis ir tiešām bagāts un ir ļoti daudz brīnišķīgu komponistu, kurus šādā kontekstā vajadzētu rādīt, un tas vienkārši fiziski, protams, nav iespējams. Un tas, ko mēs esam mēģinājuši šeit darīt, ir parādīt dažādas šīs jaunās koru rakstības un jaunās koru skaņas aspektus, tādas lietas, kas ir eksperimentāls meklējumiem skaņā, faktūrās, cilvēku balss izmantošanas iespējās, un tad arī varbūt tādas, kas ir vairāk mūzika vispār, teiksim tā, kur varbūt tas rakstības stils ir drusku tradicionālāks. Un, manuprāt, tā bilde kopā ļoti skaista, jā, un man tieši tāpat kā Sigaram, man liekas, ka pēdējo reizi mēs kaut ko kopā uz skatuves darījām pirms gadiem 15, ja ne vēl agrāk. Un tas ir kas īpašs, protams. Es ceru, ka arī korim tas būs kaut kas jauns, jo tā salīdzinošā lieta vienmēr bija notikusi ar kaut kādu distanci un inerci. Un arī šī programma noteikti būs kaut kad veidota arī Baltijas mūzikas kontekstā, jo mēs latviešu muziku kā allaži mēģinām rādīt kaut kādā ietvarā, salīdzinoši, kas notiek šajā reģionā arī šobrīd. Un tāpēc mums būs arī pirmatskaņojums, ko rakstīs lietuviešu komponiste Žibokļa Martinaitīte un kaut kā tā, pavisam svaigas lietas.